Sveicināti, labvakar, čaujinieks. Čaujinieks maniem stāstam visjānu. Tā būs šoreiz tāda, it kā anekdota, it kā nē, jūs tur pēc tam pašpāpēt dziļāk, varbūt tiešām būs anekdota. Tā, jūs jau sportu nodarbojas kādreiz, Ja nē, tad jums ir jāmēģina sportot. Šito, ja jūs zināt, 100 metru distance tāda būs, jā. Jā. Visi to kādreiz fiskultūras stundās sprintojuši, kas saka, tā kā Usains Bolts, kas saka, tādā ziņā labi. Kaut kas līdzīgs, tā. Anekdots saksīs tā. Uz starta līniju, 3 personas. Šoreiz 3, jo nav kas piedalās, tādā ziņā galīgi saka, tādā variantā. 3 personas. Cilvēki tie nav. Jūs tur arī papētīt dziļāk, kas tie tādi būs. Tā. Viens no viņiem bija zaķis jā. Zaķītis, otrs džiburs vilks. Zaķim lielais ienaidnieks, kas saka. Trešais dalībnieks. Skudra. Vienkārši skudra, kādā sakarā viņi tur ielīja, to es jums nemācēs izstāstīt. To es nezinu, kāpēc viņai tur bija jābūt, to es nezinu, bet challenge notiekas, jā, jūs iedomājas, visi 3 tagad uz starta līnijas. Kas patiesnes, baigies labais tiesnes, labi, es neko viņam sūdīgies negribu teikt. Tiesnes ezelīts, kas pie starta līnijas stāv, otra galā arī, tās pasalīsīgas, kas lai. Tad, tā, visi ieņem pozu, viņi grib uzzināt, kurš ātrāks, tāpēc viņi gribēja sacensties 100 metru distance. Tā. Ēzels stāv, tie visi džiburi gaida, aiziet, ieņēmuši pozu, tūlītās mauks, ēzelīts, pistolu, bāc, aiziet, viņš man pateiks, uzmanīgi gatavības starts, pah, izšau, to. Signāli, ka var sākt, tāpat tagad luksofora, tikai bišķi saudēs. Tagad aizties jautā. Uzmanīgi gatavību sagatavoties, startiņš aiziet. Tā, šī te maus tagad, šī te trakie, viens tur tā kaut kā šķībenīgi paņem, vilks arī tur nepareiz skudru vispār pazud. Viss skrien tur kaut kā līk, jā, vilks pakaļ zaķim, skudri nezinu, kaut kur nav uz trases, uz ceļa, uz skrejceļa nav pazudus. Zaķis tikai tur šitā mānās, vilka mūk prom. Tūlīt tās finiša būs 2 metri. Blīns, iedomājies, 2 metri, jā. Zaķis netrāpīja pār pa finiša līniju. Viņam vilks dzinās pakaļ, viņam bija no vilkiem, viņš būtu uzvarējis muļķis tās, viņš būtu uzvarējis. Skudri, ko viņi gudri izdomā? Skudra ēpist, es tāpat viņu papist, kā saka, bet šī ielīd
kaut kā nejauši, nu, vilkam pieķērās pie kājas, nu, tur pie spaules, turies, kamēr šī tās visi, šī maus tur netiek pār pa finišu līniju, skudru uzreiz, nu, nebija tālu 2 metri, es saku, labi, vēl vienu bišķi tuvāk jau vienu, trāpīja pār pa finišu līniju, skudru mierīgi paņem attāķējās vaļā un lēnām pārrāpoja. Jēs, uzvarētas! A šitie ap 2 zaļus vilki tikai satiku, nezinu. Un netrāpja zaķim jomūk no vilki. Tādā ziņā, nu, skudru uzvarēja. Bet īstenībā pretenzijas nekāds pret skudru. Viņi tur tādu lēni izskaties, bet viņiem bailā paveicās, kā saka. Nu, jūs arī tā pamēģināt tagad skudri, un tā viss būs labenīgs, nu, anekdoti galā, skudru uzvarēja. Tādā ziņā, jā, tur kaut kā šmaukšanos vai kaut kā, nu, tas bija norakstīts variants, ka skudru uzvarēs. Nu, jūs paši zināt, cik skudri maziņi, kā viņš tur vien. Skudrnieks, kā saka, diemžēl tur nebūtu, bet par cik tur tā un tā vilks ar zaļu cīnījās, nu, skudri bija izdomājis, kā varētu uzvarēt viņu. Un skudru uzvarēja, kā saka, nu, tādā ziņā. Ka otrais bija zaļs, jā. Nu, pēdējā 3. vietā, nu, pēdējā varbūt tā, nu, vēl jau var Gliemais būt pēdējais, tas, kas vispār prāpo, bet skudru visu apmānīja viņus. Un tad arī pienāca diploms, sviestmaizīt, nu, es nezinu, sviestmaizi, es nezinu, vai skudrēt, nu, labi. Tas bija bonusā, nu pieņemsim, jā, zaķim 2. vieta, nu, sudraba medaļa, nu, pados skriešana, tur kaut kas stulbi tāda ziņa. Jūs iedomājaties, cik tas stulbi, un tad jūs tā, nu, arī nedara, bet, nu, vilkam bronzas medaļa 3. vieta. Arī maziņš gaļgabals. Zaķi. Kā viņš pagad šitas te. Viltotais zaķis tā, nu, jūs jau zināt tās viņam par to, ka viņš īsto zaķi nenoķēra. Viltotais zaķis, nu, jūs jau zināt tās, ir tās. Paēdiens, kas saka. Nu jā, nu līdz ar to viss bija čau. Vilks izgāzās, skudri uzvarēja, zaķis, nu, centās, neko nevarēja darīt, jo vilks pakaļ skrēja, nu tā, kā bija, tā bija. Jā. Bet, nu, viss beigās bija apmierināt. Tikai vilks ar zaķi beigās domāja, aizgāja uz sveķi, tur nezinu, kā skudru varēja uzvarēt. Zaķis saka, es nezinu, vilks saka, es tā nezinu, neviens neko nezinu. Bet skudru bija sprinters, viņi visi. Tu zaķu vilks netīši apmānīja, jo viņi bija muļķi. Nu, kā, nu, nebija muļķi, bet, nu, tā gadījās vienkārši. Jo skudri bija gudri, viņi maziņi, tas nenozīmē, ka viņš ir maziņš skudrinieks, nu.
tad uzreiz viņu bailā aptur, tā nemaz nav. Un par šīto variantu jūs arī neuzskat, ka cilvēkam, pieņemsim salīdzināt. Vienu dienu varbūt viņu nesanāk, un tagad tev vajadzēs. Tad vairs tas cilvēks ar tevi nerunās neko, un tu to nožēlo. Es arī tagad sprintā līdzīgi, nu kaut kā tā, jā. Nu, var, bet, nu, tās ar laiku nāks atpakaļ, un neviens jau to nevēlas. Tāpēc skudri tur piedalījās. Nu, jūs papēc dziļāk, baigi dziļi jāstāst, man jau sakām negrāv. Tā, pagaidām, jāsaka bušķāni.